kā arī vēl citas ir Protams, ir citiem organizācijas un vairāk citas vajag. pārvaldes ir vēl, un viņi arī Skatos, ka šeit pamats ir iesniegts iedots. Tā, labi, viss jau mēs pabeidzām to jautājumu. Pabeidzām. Nākošais jautājums ir par Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāves Kotānis iesniegumu arī ziņo Kuzņecovs. Lūdzu. Kādi divi pasākumi? Orientēšanās. Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāvis Ilvija Kotāna iesniegumu idejas atbalstam. Tātad tas pats, tātad vienam pasākumu mēs varam piešķirt summu līdz 500 eiro. Vienam pasākumu. Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa iesniegumā pieprasīts līdzfinansējums pasākumiem Aglonas kapu dziržoga ierīkošana, kapu teritorijas labiekārtošana, tātad labiekārtošanas darbi, talka sastāvda 500 eiro. Pasākuma mērķis veicināt Aglonas kapu teritorijas labiekārtošanu, pievilcīgas un estetiskas vides veidošanu, kapu teritorijas norobežošanu no pārējās teritorijas, veidot šo projektu kā ilgtermiņā pasākumu, paplašinot labiekārtošanas darbu dažādību, daudzveidību, estetiski labiekārtojot teritoriju, kas robežojas ar Aglonas sanktuāriju. Pasākuma ietvaros paredzēts iesaistīt iedzīvotājus, kas aktīvi piedalītos kapu labiekārtošanas talkās, sniegtu atbalstu projektu komandai, kas veicinātu sadarbību ar pašvaldību iedzīvotājiem un projektu darba grupu un brīvprātīgajiem. Vienīgais tur mazā kļūdiņa, tas ir 15. pāns, 1. daļa, 2. punkts bija, ja? Viss 6. var padzīmēt, ja? Un vēl projekts sekojušies. Atbalsta Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupu un piešķirt līdzfinansējumu, apmaksāt piestādītus rēķinus pasākumu nodrošināšanu. Un šai lēmumu var pārsūtīt administratīvu rajona tiesa. Tā, lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi? Sapratu, ka piestādīti rēķini būs par stādiem. Nu, viņi jāatzīmē pamatēji. Ne tikai par stādiem, par naudzemību. Nē, jo viņi šeit, kāpēc viņi norāda, Tā, konkrēti, kā pašvaldības finansēs paredzēts tujā. Nevar to naudu ņemt no dabas resursu nodokļu naudas. Nu, to finansēja. tak viņa paredzētu mums budžetē. Šitā, ja? Jā. Tas ir, bet ir 500 eiro viņiem par maz būs. Tas kopumā... Kuri kapi? Šitie, jā. Lielie kapi, jā. Apkārt sanāk 550 metru. Tas ir, nu, cik varētu lūgt no pašvaldības, jo vairāk pēc nolikuma summa nevar vairs lūgt to. Jā. Tāpēc tā iniciatīvas grupā tik lūgt 500 par, jo būs ziedojumi. Nu jā. Ar Baziliku saskanot, Bazilika arī piekrīt tikai tūjam. Citām žogam nepiekrīt, jā. Tā. Labi stādīs. Nē, man motivēja, ka tūjas vienmēr ir zaļas. Ziemā, vasarā. Ja neatnāks ciemos Stirnas, jā. Bet viņi plāno, ka viņi dabūs no ziedojuma par Nu, naudu? dabūs, taču šitā... Nē, iedzīvotāju mieru mēs jau runājam. Nu jā, šitā liela kapi. Jā, Osvalds tikās ar iedzīvotāju grupām un viņi bija ar mieru. Tiešām to dara. Viņam sanāks tā sēta. Nu, ja ne, meklēsim, tad vēl naudiņu. Ar to dabas resursu mums laikam ir saistošie noteikumi valēm. Jā, jāskatās noteikumos. Nu, tā nauda vajag kaut kā izmantot degradētām idejām, kur viņi tur labiekārtošanai. Jāpaskatās, vai kas tur ir piemērojams. Tur mums vairāk, manuprāt, ir tādi ūdens saimniecības un notekūdeņu attīrīšanas pasākumi, tur vairāk minēti, bet tur jāpavasa, varbūt, ka var kaut ko piemērot. Ir tādi kā labiekārtošanas darbi, jā, nu pareizi jūs saka tā kā Vai labāk, dabu tas ir pie saistīts. labiekārtošanas, taču nav benzīntāku nebūvis par to naudu. Nē. Vajag izmantot. Jāskatās, es pašlaik nevaru atbildēt. Nu, jā. Ar juristu kopā jāskatās. Tad mēs varam, vēl jau laiks ir stādīšanā, laiks vēl ir, viss mēs drīkst stādīt. Tā kā nav.
Nu, bet par šo lēmumu projektu un iesniegumu tātad ir kādas iebildes nav. Tātad tur, kur ir līdzfinansējums, rakstam 500, ja? 500. Un varam balsot. Tātad virzam lēmumu projektu tādā redakcijā, kā ir, tikai papildinām ar 500 summu un virzam uz rītdienas kārtējo novada sēdi. Kas par to lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav.